Vēl kamēr aizmiguši tornī domas vani, un kamēr krogi vēl nav aiztaisīti ciet. Vēl kādu vietu zinu es tepat aiz stūra, kur krozinieks mums brīvu gaudu atradīs. Un varbūt dzīve vairāk neliksies tik sūra, bet draugs tavs zirgs mūs ārā. Mātes ar 2 smagiem koferiem un naktspodīšu priekšēji gīla, kuram krūmos smird, kā pilsētas puikam, kuram vajadzēja arī komfortu. Tādījās lielais tīrumu, milzīgs sienas čūnis. Tam visam lopu baram. Milzīgs. Tā teikt, enerģijas pieplūda tāda pozitīva. Pilnīgi es abstrahējos. Pilnīgi tādā tuvu eiforijas stāvoklī tas viss ir. Un bērnībā ar māti gājām, jā, tagad to tīrumu teļa ferma, kur bija pārējā. 7 suņi. Riedam skrēja pakaļ, kā man bija tik bail. Ne no tiem lieliem, bet viens mazais tur tāds kverkšis, tur kājā mūžīgi gribēja kost. Es mamītei pie piedras pieķērās, gāju aiz tiem koferiem otrā pusē. Bet neko. Šitā bija tāda riska zona, kad bail bija garām pa tiem tīrumiem iet. Un tad, kad bija pāri jau, kad tie suņi vairs aiz līkuma nenāca, tajā pusē pullis piesiets. Midījās. Tas bija vienreiz tā. Bet neko. Tas bērnības emocijas, viņas ir tik spēcīgas, ka, ja ir tādas pozitīvas, piepildītas, dzīvē visu mūžu atceries to. Atceros smaržas visas, atceros ogu garšas. Tas viss ir tajā vecumā, sevi sāc apzināties, iepazīsties pasaulē. Te ir kaut kāda maģija. Droši vien tāpēc, ka es tās ieņemts. Reize steigu likšu malā, nāk kā zaglis nogurums. Manā bagātību salā atrast būs tas patvērums. Gaidīt sauli agrā rītā, kad tā rapsies mākoņos. Skatīt sapnis neskatītos, slīkstot balūtos miega balagos. Bet vēl gribas mazliet plejot, kaut ko gaidot mazliet. Un šo riņķa dēļu dejot, kaut nepārāk labi iet. Ceļš ir tas, kas mazliet baigi. Dīķis tika pludināts vēlākajos gados. Viņš ir bijis, tā kā es piedzimu 59. gada bildīts, kur es maziņš 2 mēnešus vecs, tad bija dīķis. Protams, nu tika aizaudzis. Vecāki tur laivu vēl fotogrāfijā redzama. Un tā tur ir tāds novadgrāvis pa vidu tam visam, kurš aiziet uz Pampaļu Zaņas upīti. Un tad ilgus gadus, principā visu bērnību, nebija dīķis, bet bija pļāvas, kas puse vectētiņam piederēja. Laiks kā dzirnakmeņi maļ, savā salā galu galā atgriezīšos atpakaļ. Varbūt nabaks, varbūt bagāts, zināms nav nekas par to. Mājās nesīšu, kas sakrāts, un nevienam neteikšu neko.
ābeles, pēc tam... Nu, lūk, kā saglabājušās. Nē. Es vizuāli redzu, ja? Man nevajag, lai acu priekšā būtu šis mājas. Es viņus vienkārši redzu ar garā acīm, saprot? Tūliņ aiz loka būs Lumbinieku māja. Un vecmāmiņa baltā lakatiņā jau gaidīs sētā. Mazdēliņas un meitiņas, kur arī vienreiz gadā tik varēja atļauties atbraukt pie savas māsas. Un lācīts skries sunītis. Taisīs rejeni. Pēc tam jau bija veci, viņam 18 gadi. Pēc tam jau vairs netaisīja rejeni, ja viņš bija akls, kurus un slims ar kašķi. Nabaks dabūja nošaut viņu, lai nemocās. Bet nu tas ir liels vecums. Skat, kas te? Ko? Te nemaz ceļš vairs tālāk neies. Nē, nu, bet varbūt šitiem ceļu sāk taisīt. Tur jābūt ceļam uz Pampāļiem, kā reiz bija. Varbūt dīrā ārā tur pa taisno. Varam paiet pastīties vēl. Nu, Bet te ir pļava, Egīti. nu jā. Tas ir pļavis. Tas jau ir pļavis. Tā kā uz šitā pusi neviens nav braucis. 2 gadu atpakaļ vēl mašīna te vīlē. Jā. Pārcelmi pārlaidies ar vieglu spāri, un vētra sauļos apkārt zemei triec. Pārcelmi pārlaidies ar vieglu spāri, un vētra sauļos apkārt zemei triec. Kā roze plaukstā ieglaudies tad liegā, ar 1000 krāsām manu prātu jauc. Nakts vidū pēkšņi modini no miegā, no sapņa sapnī maldini. Kaut kur, ka bērnībā es šito ceļu vienreiz tik mēroju. Modini no miegā, no sapņa sapnī maldini un sauc. Tagad pēc kādiem laipni lūdzu pusaros ar Kristapa atļauju. Kaut te vienreiz dzīvē redzēs, bet viņš teica: vai, Vladimir Rumbenie, cik tev mīļš mazdēls. Būtu man tādi. Bet to, ka varētu man pārakstīt, to viņš noklusēja. Es būtu varbūt otrais aizgājis. Viņa ciemos uz pusi. Pamatīgi, varens saimniecība. Pilnīgi žēl. Vērtīgs pieķis, zin, kam tas ir? Tas ir tam Kristapa dēlam Fricim, jo viņš bija klips. Es atceros, viņas pieķis. Viņam kumējuši tur iespējas bija jaunībā un kāja bija nekustīga. Redzēt, ja, ka tā nemanām, bet mājas tomēr krietni kaut.
Jā. Te Kristaps mitinājās. Un to vienīgo reizi, kad es biju, es nezinu, cik man bija, 5 vai 6 gadiņi, Kristaps starp pie logiem sēdēja. Jau bija 90 gadīgs. Vai tāds nerunāts, nerunīgs, dzēra tējiņu. Tad neko vecais tā stādīja man priekšā. Nu tā es fragmentāri atceros. Bet es atpazinu, jo visas gadus es te nevaru bija, kā es te iegājotēs. Atceros šito tīstam. Protams, bija daudz gaišāks. Jā. Tas viss bija tā pamatīgi. Jautājums nostādīts. Šitas saimnieka gals, otrs kalpu gals. Zaļā un oranžā zona. Jā. Es vēl domāju, ka tas krāsojums man vajag. Par šo guļam istabu tev arī kāds stāsts? Te es nebiju. Es biju tikai Kristapa istabā. Kunga galā es biju. Pēc, ka telefons saglabājās, par kuru pazvanīja pa partijas politbirojām. Toreiz komentējas, lai neaizsūtu uz Sibīriju. No prieka viņš tika nomests. Dzīvojām. Un tas jaunākais dēls, Harvīts, bija vecā tēva vecumā. Tas bija precējies ar Mariju, bet bērnu nebija, jā. Ar Harvīdu bija vecam tēvam tāds kontakts. Fricis bija vecāks, jā. Reku Kristapa, tās Marija Lielītes. Par sudrabu. Varbūt sudraba. Varbūt karbonu plāksnīt. Viņi te arī atļauties. Bet zini, kas man interesē, ko tās žurkas te dara, jo viņām taču nav īsti, ko viņas var te dzīvot, ne? Paklausies, Uldi. Žurkas, es domāju, ka vairs sen nav. Žurkas ir mitinājušās tā, ka tikko cilvēki ir bijuši. Domāju, ja? Es domāju, ka noteikti, jo
tuvu stāvošas personas tiesībām, kurš ir pazinis uz mājas saimnieku. Es varu plašu žestu gan atvērt durvis, jebkurā laikā, un aizvērt. Atceros to betonu apmalību. Saprot, ir tā, ka pēkšņi, jā, tu kā filmu. Tiņš, es te sēdēju un gaidīju vectēju. Un vēl man, tagad tuliņ iesim jau uz to stalli. Es atceros šito slīpu uzbrauktuvi, ja, pa kuru es nezinu, kādā veidā to zirgu dabūju augšā, lai siena kravi izkrautu. Nu, atmuguriski viņu vilka kaut kā, lika viņam iet. Tas viss sagrūst. Apjomi. Un es nezinu, toreiz jau tā neizbaudīju šitos apmērus, ja? Es biju tik nobijies un es biju kautrīgs un man bija bail par 6 cilvēkiem, ja? Un arī pamatīgi tā siena. Apsties, no. Reiz bez vārdiem dāvātie, nogrimst gredzens vīna glāzē. Tā kā vārdi pēdējie, tauriņdejā visti sācies. Sveces liesmā izbeidzās, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Liesmās bārni aizdegās, gan viss būs, gan vēl žūs, tavas pusnakts asaras. Kad beigsies nakts tauriņu karnevāls, sagaidīs, atnāks rīts, atstāj naktī atmiņas, bet pārējo lai rīta rasā dzēš, vakardienas vēš. Reiz tu iziesi caur durvīm, zaudēs glāzi savu.
Gribot, negribot, uzreiz mainās solis. Tā. No tādu piederības sajūtu šai vietai. Daļai mani. Man neatņemt šo vietu zemes. Man nevajag lielisks materiāls lietas. Debes. Zeme. Kur es mīdu. Viņa man pieder. Un tev pieder. Reiz bez vārdiem dāvātiem nogrimst gredzens vīna glāzē. Tā kā